Kad es tevi pirmoreiz ieraudzīju pirms viena pasākuma, es uzreiz sapratu, ka tu nāc uz to pasākumu, jo tu tik efektīvi izskatījies. Tev bija kaut kāda koša kleita, augstpapēdenes, sarkanas lūpas. Es sapratu, jā, šī ir mūsējā. Tu arī esi izgājusi šo organismu attīrīšanu. Īstenībā ir tā, ka es nācu uz korāli tā nepareizi, kā man trenere saka, nepareizi, nenācu uz svara samazināšanu, nācu uz kaut ko sakārtošanu, jo svara samazinājums būs bonus. Pēc tam konstatēju, ka man ir gan nagu sēnītes beigušās, gan papilomas pabirušas, kuras arī nemanīju, kurā brīdī tas notic. Zinu, ka tur kaut kas maisīja, un pēc kāda laika pat nepiefiksēju, cik ātrā laikā tas notika. Pieņemu, ka pēc parazītu programmas likvidācija notika šie te atkāpumi no mana ķermeņa. Tad, kas man vēl bija, meniska trūci es sadziedēju, bet man tas likās, ka sāp ceļgals, būs man operācija, nekas, es tajā decembrī iešu uz operāciju, tas bija gadu atpakaļ, var teikt gadu, jo pagājušā gada decembrī man bija paredzēts, ka man taisīs meniska trūcei operāciju, lai viņu sadziedētu, jo viņa pati no sevis nesadzīšo. Tā man daktars biedēja, draudēja, es nezinu, ko vēl var teikt, kā viņš man mēģināja ietekmēt, ka man vajag to operāciju. Labi, bet operācija notikšot decembra sākumā, jo visas kvotas ir beigušās un viņam te jau tur ir grafiki sastādīti. Un maksās operācija 900 eiro. Domāju, štrunc, man tā, ka es vēl nejūtos tik veca, lai es nevilktu augstpapēžu kurpes, bet es viņās nevarēju vairs iekāpt. Man taču bija problēmas. Man sāpēja tas ceļgals, es par trepēm pat kāpu uz abas kājas uz vienu pakāpienu un kāpu tā. Es nebija tā, ka katru kāju uz savu pakāpienu varēju uzlikt. Un galvenie tas bonus ir pusgadu laikā -17, tas tiešām ir bonus no kilogramu svara skaloju nost, jo diētas es nekādas neievēroju. Mazlietiņ pamainīju ēdienkarti. Bet nebija tā, ka es tagad badā būtu bijusi dzīvojusi un tagad es nezinu, ko būtu sev darījusi, lai man tagad tas svars mazinātos. Lūk, un tā man tā operācija nebija vairs vajadzīga, jo es jau decembra sākumā jau sapratu, ka man jau ceļgals jau lokās, es jau pa trepēm kāpu pa katru pakāpienu kā normālas sievietes. Un man taču vajadzēja uz Ziemassvētku ballīti jau uzvilkt kurpes, jo bija mums paredzēta ballīte ar grupu zeļi, un kā tu pie zeļiem nedejosi. Tur ir jādejo kaut vai basām kājām, bet es taču nevaru iet un kaunā krist savos 58, ka es nevaru kurpēs steigāt. Tā kā viss sakārtojās, un tas viss ir tik un vienīgi pateicoties šim te veselības koncepcijas jau pat pirmajam aplim. Jā, tas no vienas tās attīrīšanās kursa, ja, kas ilgs, tu vēl pēc tam šūnu uzturu lietoji, ja, visu, jā. Tu, man liekas, lietoji arī to šķidro hialuronskābi, vai ne? Jā, jo tas ir tā kā tiem locītām aiztaudiem. Un tu izbēgi no operācijas. Riktīgi aizbēgu, jo 900 eiro var teikt, pieņēmu, ka man tas ir jāmaksā, būs tie 900, bet paņemot mūsu bileronu, kas arī nav tas lētais, kā es teiktu, bet labas lietas nevar būt lētas, tas ir vairāk kā skaidrs. Un es ietaupīju ar visu to, ka es vēl kalogēnu dzēru, es ietaupīju, man liekas, kaut kāds 600 eiro. Tā kā izvēlieties, vai jūs gribat, lai jums griež, vēl daktars man pieteica, jūs zinat, ka tā ir operācija, ka var arī nebūt tāds rezultāts, kā bija iepriekš. Ka var kaut kas. Tad tas nav 100%, ka tu izapēri? Nē. Tāpēc es domāju, tad man ir kaut ko vēl citu jāpameklē. Un tad jau, kas sāku ar korāļiem, un tad šis parādās laps, ko es it kā negaidīju. Pat nekāda man pigmentācija nelikās, ka man tur kaut kas maisās, ka man tur kaut kādi pleķi. Pēkšņi man viņu nav. Tieši vakardien biju ar vienu meitini laivā, un es arī teicu, ka es gāju to programmu, neko baigi negaidot. Un tad tu tikai skaties, kas tev mainās, tas un tas, un tad tādi pārsteigumi. Un pat nav pierakstījusi ne kaut ko, parasti saka, tu sevi nofotografē, lai tu redzi, kāda tu biji sākumā, kāda tu būsi pēc tam, lai ir vismaz vizuāli ko parādīt.
man pat bilžu nav īsti tādu, ne kaut kādiem pigmentiem, ne kaut kādām papilomām. Nu, kas tad tam piegriež vērību? Nu, tā ir ikdiena, nu, ir viņš ir, nu. Tomēr nesāp. Jā, un arī, ja sāp, nu, tas ceļgals sāpē, bet es saku, ka manā galvā bija ieciklējies, ka man uz Ziemassvētkiem, uz balīti ir jābūt citām formām. Tas man bija svarīgāk. Labi, ka tu esi tāda tusētāja. Citādi, ja tu būtu vienkārši divānā gulētāja, tad tā arī nogulē. Bet no vienas puses es jau neesmu no tām, kas iet kaut kur publiski un kaut kur kolektīviski darbojos, bet nu, man vajadzēja uz to balli, man tak vajadzēja būt frišai. Tās augstpapēdenes un tie zeļi tevi motivēja. Tas bija tā kapsula manai dziņai, lai es varētu kaut ko sevī pamainīt. Tu jau ieminējies par komandu, un es arī gribēju tev jautāt, kā tu saredzēji šo iespēju, ka tu ar to vari dalīties, ka tu vari šeit realizēties, arī tā kā pašpilnveidoties. Šī tev nav pirmā pieredze šāda veida biznesā, ja? Kā tu šeit saskatīji to iespēju? Principā sākumā es neko nesaskatīju un nenācu ne uz kaut kādu pārkārtošanos uz citu kompāniju vai citas iespējas meklēt ķert, bet vienkārši ir cilvēki, kuri man seko, kuri man arī uz iepriekšējo kompāniju atnāca meitenes un atliek man tikai runāt, viņi saka, ja tu saki, es ņemu, man vajag. Es saku, bet pamēģini vispirms, neskrien ar galvu sienā. Bet, acīm redzot, tādu pievelku un, sanāca man, ka uzreiz man arī piesekoja 3-4 meitenes, un viņas sāka pirkt, un tad man trenere saka, paklausies, tu jau esi direktora statusā, tev tik te trauki daudz pietrūkst. Ko man tas direktora status dot? Ne man ir interese, ne es tur skatos, ne man ko tur pieskaņoties. Bet beigās man saka, tak direktora status jau tev iedot nākošā mēnesī preci bez maksas. Šitā tas notiek, ja? Tur ņemies, ko tu tur baksties, davai, aiziet. Tā sanāca, ka man pasekoja meitenes un arī sāka lietot. Un ir vēl 2, kuras no sākotnējiem pievienotajām meitenēm turpina ar mani iet, kuras tur bišķīt izdomāja, ka viņām ir kaut kur citur vajag, vai šobrīd vēl tik ļoti nevajag. Es saku, tad, kad tev būs galīgi slikti, tad tu noteikti nāksi un turpinās. Teiks, tomēr man vajadzēja ar tevi reizē. Šitas īstenībā ir, kamēr mans mentors arī teica, kamēr nav pilnīgā pakaļā, tikmēr tu vēl tā kā neesi gatavs kustēties, kad jau riktīgi, kamēr ir tāda plus-mīnus komforta zona, ieritām baigi cilvēkam grūti kaut ko mainīt. Bet tiklīdz ir riktīgi sūdīgi, tad viņš tā kā, viss kaut kas ir jādara. Bet padalies varbūt vēl kaut kādi rezultāti tavām meitenēm tādi interesanti, kas var noderēt citiem. Man meitenēm ir, man meitenes ir tādas, ka viņas, nebija tur, es tagad runāšu uz tiem svariem, jo daudzas arī man nāca līdz uz svariem, bet viņām jau... Tādu atrod. Jā, es jau saku, es viņām pilnīgi saku, bet meitenes, jūs neskrieniet maniem kilogramiem līdzi, mums katrai būs savādāk tie bonusi, bet viņām jau ir sākotnējie izmēri lielāki nekā man. Viņas saka, es taču gribu tā kā tu izskatīties, kāpēc man ir jābūt tagad 100 pāri, un tu tagad vari ar saviem 70 tur lielīties. Nav godi. Es saku, es tā īpaši pat nelielos, bet es jūtos labi. Es pat teikšu tā, ja nepaskatos spogulī uz sevi, ja, tad man šķiet, ka es pat jūtos lieliskāk nekā savos 40 gados. Un tad viņas man arī, viņas saka, tur lieto un visu kārtīgi, tā kā es, un ir man meitenes, kuras saka, tu jau mums esi spridzeklīts, tev jau iznāk lielie kilogrami atlaist, man tikai pa mēnesi -8. Es saku, ko? Tas tev ir par maz, man pat sākumā bija -6 pirmajā mēnesī. Es saku, ko tu āksties? Tas ir daudz, 8. Tā kā labi, malači meitenes, bet viņi saka, un man ir pats galvenais tas, ka es neesmu vispār neko no ēdiena atmetusies, neesmu pārkārtojusies, man tas pilnīgi ir tā dabīgā ceļā, dzeru ūdeni, lietoju nutrientus,
Un arī sākumā viņi saka, es nevarēju saprast, nu, ko tu tur rādi tādās buņģās, tu tik daudz lietotos nutrientus, tu taču kaut ko tur pārforsē. Es saku, nē, tas viss ir sabalansēti, salikts, kad viens otru pilnveido, un tieši tik daudz mums ir jālieto, lai mums būtu rezultāts. Jo tas jau nav mans izgudrojums, un nebūs arī tavs noteikti, jo to jau ir mūsu veselības koncepcijas sagatavotāji par to jau ir parūpējušies. Mums pat nav īpaši jāiesprings. Kāpēc tieši to nutrientu un kāpēc tik daudz? Tas jau viss ir pārbaudīts. Tur jau zinātnieki, mediķi, viss ir kopā jau pastrādājuši, lai mēs tikai ņemtu un lietotu. Un ja tu esi slinks to darīt, nu, kā tad, lai vēl tev pasaka? Ņem, dari, lieto, būs rezultāts. Ja tu nopirksi un turēsi plauktā vai te tā kā kurā pusē man tagad ir reku. Ja tu turēsi tik šitā plauktā vai uz krēsla, tad nebūs rezultāta, bet viņu ir jālieto, tad tik būs rezultāts. Jā, un forši, kad tas, nu varbūt kādam ir grūti sākumā pierast pie tā ūdens dzeršanas režīma, bet īstenībā, kad ieietās, tas jau ir tik automātiski, un ievērojot to režīmu, nav laika našķiem. Tas arī baigi palīdz samazināt svaru. Tā. Daudzas meitenes saka, ka nekad neticēja, ka viņi vispār var 1,5 litru ūdeni dienā izdzert, bet tagad tas ūdens tik mīksts, tik viegli dzerās un pilnīgi uzprasās, ka viņu ir jādzer. Viņi saka, es pat varu izdzert 3 litru dienā. Man nav problēmas. Es saku, tas nozīmē, ka tu esi izslāpusi, ka tava šūna saka, vai dot man vēl, tas ir tik labs, tik vērtīgs un skalojās ārā visi draņķi. Vairāk viņas nāca uz svaru, bet arī ir ceļgali, mokās vēl, viena meitene vēl mokās. Es saku, man vēl, es nevaru tā lielīties, ka man ir jauka, es varu skriet kā jauna meita. Es saku, nav neviens tev teicis, ka tev ir jāapstājās. Tu droši drīksti iet atkal no jauna apli, un droši drīkst atkal barot savas locītavas ar bilaronu un kalogēnu. Tā kā rezultāti būs. Ne visiem ir tā, ka pēc pirmās attīrīšanas, pēc pirmā kursa jau tur viss baigi labi. Citiem varbūt, ja ir gadiem ilgas problēmas vai kaut kā, tad tur vajag vairākas reizes. Jā, viņas jau man saprot, viņas man saprotoši. Viņa saka, ja tu teiksi, tad es darīšu. Tev jau pašai savas izjūtas arī ir tomēr. Tomēr tu tak jūti, vai tev vajag, vai tu gribi, vai tev ko pamainīt. Viņa saka, bet ja es to tagad, es gribu padzert, tu kaut ko citu saka, bet nav jau problēmas, nav jau neviens tev aizliedzis savas citas, kā teikt, citus orgānus pabarot, ja tev prasa organisms. Tev taču nav jāiet vēlreiz to parazītu programmu, piemēram, ja tu gribi tagad sirdsdarbību vai kas tur mums vēl ir, nervu sistēmu sakārtot. Ja? Lietojam to, izdzersi to kursu un tad skaties, vai tev prasās atkal kādu parazītu. Bet vajag to parazītu it pa laikam, cik es saprotu. Jo mēs tāpat tās ostamies un laizamies un apēdam ar rokām nevajadzīgu kaut kādu, bet ātri ieperinās. Tā liekas. Es tikko iztīrījos, man taču nekam nevajadzētu būt. Parazītus 2 reizes gadā vajadzētu. Bet tur jau vēl ir kaut kādas tādas programmas, ko var pamēģināt. Tiešām, īstenībā tā ir, ka pēc tā organisma attīrīšanas tā kā vairāk cilvēks iemācās sadzirdēt sevi, tieši savas sajūtas. Tas tāds arī papildus bonus. Jā, ir. Mums tik ir jāieklausās, nevis tā uz aklo, tikai vālējam visu, bet ieklausamies un nakts miers ir labāks. Un pamošanās ir tāda, ka tu enerģijā vari ņemt māju no viena gala jaukt nost un otru galu mūrēt klāt, tu vari darboties un es vasarā pēc sevis to jūtu, kad tomēr ārā ņēmos un darbojos un liekas, vēl pār pleci jau vairs paiet nevar, bet nekas ienāc iedzer ūdeni un enerģija velk atkal uz priekšu, nedomā, ka tev ir jāiet gulēt vai piekusumā jāsten, bet vālē tik uz priekšu darbojies. Tev ir milzīga saimniecība, ja? Jā, vīrs man ir zemnieks saimniecības īpašnieks, bet es pati pie māju pa puķu dobēm rektīgi rukājos. Man pojenes ir kādas
90 šķirnes, un tad tur lilijas un viss kaut kas ir, bet, nu, nav jau māksla sastādīt, bet pēc tam ir domāt, kā viņas kopt, uzturēt un kā par viņām rūpēties. Un, nu, tad sākās problēmas. Tur arī ir ko turēt vēl saimniecībā. Tā tev nav vienkārši dzīvokļa dāma. Nē, un tad, kad ir graudu kulšanas laiks, tad ir jāpieslēdzās, jābaro strādniekus. Nu, es citreiz šmaucos, es citreiz mājās neuztaisu pusdienas, es aizbraucu uz kādu kafejnīcu, paņemu gatavu, ja? To pusdienas tūri, bet citreiz es uztaisu mājās, un tad ir tāds gandarījums, ka puiši pasaka, uzreiz var just, ka tas ir mājas ēdiens, ka tu no mājas, bet tas ir pavisam garšīgāk. Tā kā visu mēģinu paspēt. Nu, citreiz liekas, nu, kur man to visu vajag? Jā, bet taču ir visam mieru, bet vēl nē. Vēl es neesmu gatava atteikties no tā, ko es te daru. 2. vai 3. jaunība, tas taču vēl priekšā. Tā kā enerģija ir, bet varbūt, ja nebūtu šis viss, varbūt arī tās enerģijas būtu paknapāk. Kad cits saka, nu jau 60, tad jau ir jāsāk domāt, kad jau tu čabatiņās kāpsi un sāksi vilkt kājas pa zemi un šļūkāt vistabu, bet es domāju, ar mani pagaidām vēl ne. Vēl es nebūšu tais čabatiņās un vēl es nešļūkāšu. Vēl pa ballēm braukāt. Vēl gribās arī padejot. Vienu brīdi braukāju uz līnīdejām 2 reizes nedēļā. Bija mums mēģinājumi. Pagaidām jūtos labi šādi, kaut gan citreiz skan tā country mūzika. Daudz dejas ir mums pie klaidoņa. Mēs bijām iedejojuši daudz dejas country tajās stiliņā un kad sāk jau skanēt. Man jau kājas pašas jau zina, kā tie soļi bija jāliek un ļoti gribētos vēl, bet tad ir atkal jāpārkārtojas. Un šobrīd jau ir tie tumšie vakari veidojas. Man drausmīgi nepatīk tumšā laikā kaut kur doties braukt. Nav jau tā, ka man mašīna ir bez gaismām. Ja? Es varu braukt, gaismas man ir, bet nav forši. Man nepatīk. Vasarā, ka vēl līdz 10 tev ir gaišs, tu varētu vālēt, bet vasarā ir atkal visi citi darbi, tur atkal tādi darbiņi tiek atmesti, tos tad nepieslēdz. Jā. Tā kā jā. Paldies tev, ka tu pievienojies manam laiviņam, piekriti ar mani parunāties, ka tu padalījies ar savu pieredzi. Tāda pozitīva visu laiku forša. Nu jā, vēl ir to dzīvi tajā pozitīvajā ritmā. Ja jau ir mazbērni 10, tad kur tad to omi tur var arī valkāties un stenēt, tad mazbērns tāds pats būs. Viņš skatīsies, omi ir veca, mēs tur varam viņu bišķīt, mēs varam nedarīt, ja viņi ko tur liek, vai kopā mēs neejam, bet omi jau cenšas ar viņiem kopā arī visu, kur piedalīties un pabūt, un tāds prieks ir, ka to omi arī paaicina, ja tur skolā ir pasākums, tad omi, tev jābūt, kā tad bez tevis? Es saku, Stefāni, tā man tāda mīļais dadzītis, tad tā viņa man, omi, tev jābūt, mamma būs, bet tu arī, ja mazbērns grib, kāds tu mazbērnam teiksi, ne, atbrauks pie manis, es tev sabučošu. Līdzi, super. Tur pie ritma arī omi mazbērni. Jā, super. Tad, ja kādu no skatītājiem interesē organisma attīrīšana, tad var rakstīt man vai Izoldei. Un visiem foršu dienu. Tiekamies nākamajos laivos. Ja gribās izmaiņas pašam sevī sajust, vai zini, ka tev ir kādi, kurš arī ir uz panīkumu robežu, un viņam nav enerģija, un viņš nezina, kā sevi kaut kā palīdzēt, ar aptiekas medikamentiem nebūs tas, ja tu neiztīrīsi, neizies šo te koncepciju. Tas tomēr ir viss jau sakārtots un salikts, lai cilvēkam tiešām ir tā enerģija un lai tos nutrienus, ko mēs lietojam, lai viņi arī organismu stiprina, spēcina, atjauno un lai mūsu pašsajūta būtu uz paša augstākā līmeņa.